Šodien mēs šeit, Liepājas Jūrniecības koledžā, parunāsim par svarīgiem jautājumiem, ko topošajam virsniekam jāzina, lai aizietu pirmajā praksē. Tātad mūsu audzēkņi uzdos jautājumus par to, kas viņiem interesē, lai būtu gatavi aiziet savā pirmajā ilgajā jūras praksē. Šodien man sarunā šeit ir Kaspars Slaidiņš. Sveiks, Nauri. Sveiks! 3. kursa audzēknis jūras skolas, kuram pēc 2 mēnešiem ir jādodas pirmajā garajā jūras praksē. Jā, sveiks, Nauri. Prieks tev satikt. Tātad pastāst man, kas tāds esi un ar ko tu nodarbojies? Labi. Tātad es esmu Liepājas Jūrniecības koledžas pasniedzējs un arī aktīvs kuģa kapteinis. Un es strādāju pašlaik projektā Emirātos, darbojos ar salu būvniecību. Pastāst man, tā kā mēs runājam par pirmo praksi. Tev ejot pirmā praksē, kādas ir tās kļūdas, kuras tu esi pieļāvis pirmajā praksē, tā lai citi nepieļautu? Tas tāds ļoti grūts jautājums, bet vai no manām personīgām kļūdām es nevaru tev tā baigi daudz pateikt, jo man ir neliela pieredze pirms tam bijusi saistībā ar jūrniecību, un tad man bija bišķiņi vieglāk. Bet ko dara pārējie jaunieši, kur aiziet pirmajā praksē? Viņi baidās uzdot jautājumus. Viņi baidās prasīt, un liekas, ja viņi nezina, tad viņi labāk neprasīs un palaidīs to, gan jau kaut kā sanāks. Tā to nevajadzētu darīt. Tātad vajadzētu būt drošam par to, ka uz kuģi ir ekipāža, kurai tu vari droši prasīt savus jautājumus, jo tu esi ieradies uz kuģi pirmoreiz. Tu nezini, viss ir jauns. Tātad tev ir daudz lietas, uz kuriem tev nav atbildes. Tātad priekš tam tur ir ekipāža, kura tev sniegs šīs atbildes. Galvenais ir prasīt un nebaidīties un būt drošam, jo nav nepareizi jautājumi. Var pieņemt nepareizus lēmumus, nezinot kaut ko, bet nepareizi jautājumi nav. Un visi cilvēki uz kuģi, ja viņi redzēs, ka tu vēlies zināt, viņi tev noteikti palīdzēs un atbildēs. Tad tu saki, ka vairāk ir jādara, jo vairāk tu darīsi, jo lielāks atbalsts nāks no komandas tev. Tieši tā, jo, kā es vienmēr arī saku uz kuģi saviem ekipāžas locekļiem, attieksmi veido attieksmi. Un ja tev ar savu attieksmi parādīs, ka tu centies un tu vēlies mācīties, tu vēlies pierādīt sev kā topošais virsnieks, tātad, jo tu mācies par kuģa vadītāju, nevis matrozi. Ja, tātad virsniekam ir jābūt tam, kurš iesaistās, kurš prasa un cenšas izzināt visas jaunās lietas. Kā sagatavoties dzīvei jūrā? Ko man vajag iemācīties? Tātad pirmais, lai sagatavotos dzīvei jūrā, tu ļoti labi definēji dzīvei jūrā, nevis darbam jūrā, kas ir ļoti svarīgi, jo principā, kā arī Nauris teica, tās ir tavas otrās mājas. Pa lielam skola tevi sagatavos profesionālā ziņā, teorijas un praktisko tādu prasmju ziņā būs jums jūsu certifikāti, jūsu jūrnieka grāmatiņa, jeb jūrnieka pase, kura jums būs jāsagatavo. Un kā vēl sagatavoties? Jums vajag pacietību, drosmi un apņemšanos saistībā ar to, ka tas nebūs viegli. Noteikti. Citam tas varētu būt vieglāk, citam tas varētu būt grūtāk, jo tik ilgi atrodoties projām no mājām, ir šī māju slimības sajūta nedaudz, ka tev tomēr tā kā ir grūti pierast pie jaunās vītas. Bet ko es ieteiktu? Es ieteiktu ņemt līdzi tādas drēbes, kuras tu mājās visdrīzāk nevalkātu, kuras tu vienkārši esi gatavs atstāt uz kuģa pēc tam, jo lai viņas tev nebūtu jāved atpakaļ. Ja zini, ka uz kuģa varētu būt diezgan slikti sakari, Starlinkam, bet varētu būt arī kaut kādi gigabaitu ierobežojumi, es ieteiktu arī cietai diskā salētāt pietiekoši daudz visādas offline tajā pašā Netflixā filmas, seriālus, lai tev, tad, kad tev ir off-duty laiks, tu varētu kaut ko pats ar sevi darīt, jo tās iespējas uz kuģa ir diezgan ierobežotas. Būs ļoti labi, ja būs uz kuģa sporta zāle, būs ļoti labi, ja uz kuģa būs vai sauna vai baseins. Tas jau ir tā, ka tas ir riktīgi forši, bet ja nav, tad tev būs jāmeklē tātad šīs nodarbes. Viena no nodarbēm, ko es noteikti iesaku, ir iet uz tiltiņa papildus pie tiem stūrmaņiem, kuriem jau tu esi atradis šo te kontaktu,
kuri labprātāk tevi redz nākam uz tiltiņa, nevis ejot projām, ja, jo tādi būs cilvēki, tādus tu noteikti pašā sākumā jau arī izfiltrēsi, kuri nebūs tie stūrmaņi, kuri grib baigi būt tie pasniedzēji, tie pedagogi, kas grib šo to uzdevumu uzņemties, bet būs tādi, kuri noteikti labprāt to gribēs darīt. Tad viss arī no tevs atkarīgs. Tev ir pašam jāgrib. Tā kā iet cauri prakses uzdevumam, iet cauri savai šī prakses grāmatai, kur ir jāapgūst konkrētas lietas pēc prakses plāna. Tā kā, jā, izturība, drosme un pacietība, jā. Nu, jā. Tagad man pastāst, kādas ir tās lielākie izaicinājumi uz kuģa, cilvēkam ejot pirmajā praksē, un kas tev no savas puses ir par to sakāms un pieredze? Nu, redz, kuģis pats par sevi, teiksim, tā ir tāda peldoša pilsēta uz ūdens. Ja? Bet tajā peldošā pilsētā tu esi ieradies bez saviem vecākiem, bez saviem tuvākajiem draugiem. Tātad tu esi principā svešā vidē ar 20 vai vairāk vai mazāk citiem cilvēkiem no dažādām nacionalitātēm, ar dažādu kultūru. Un tātad pats svarīgākais ir uzreiz censties ar viņiem, neteiksim sadraudzēties, bet atrast kopīgu, profesionālu darba tādu gaitu, lai tu varētu justies droši, lai tev nebūtu ienaidnieku uz kuģi. Jo, pieņemsim, tu atrodies 6 mēnešus, tā ir praktiski tava otrā ģimene. Un mēs viņu nevaram izvēlēties, bet mums vajag izdarīt tā, lai mums tas laiks uz kuģi būtu tāds, ka mēs gribam tur atrasties. Un tās ir tās lietas, ja tev apkārt cilvēki būs draudzīgi un tu ar viņiem izveidos labu kontaktu, dienas paies ātri, būs viss interesanti. Pirmie mēneši noteikti uz kuģi būs ļoti interesanti, jo viss ir jauns. Jo tev ir daudz kā nezinām, katru dienu būs kaut kas jauns. Pēc tam varbūt tās parādīsies kaut kāda rutīna, bet tas arī nav, teiksim, slikti, jo tu jau būsi iegājis tajās sliedēs, kur tu zinās, kas tev jādara katru dienu. Nu, un pēc tam paliek pēdējais mēnesis, kad jau jākrāmē čemodānu un jāgatavojas braukt mājās. Tā kā tas laiks paies diezgan ātri. Tad saka, ka labāk nenaidoties ar citiem, bet labāk uzturēt labu kontaktu un draudzīgumu būt. Protams, vienmēr un visur, ne tikai uz kuģi, bet arī dzīvē. Cik liela angļu valoda līmenī man vajag būt, lai man būs viegli strādāt? Un vai vispār tas ir vajadzīgi? Angļu valoda viennozīmīgi ir vajadzīga. Jūs arī šobrīd esat sākuši mācīties jūrniecības angļu valodu. Tātad jums ir beigusies parastā, vispārīga angļu valoda, un jums ir sākusies jūrniecības angļu valoda. Un tāds svarīgs aspekts ir, lai jūs zinātu šīs standarta jūrniecības komunikācijas frāzes, lai nav nesaprašanās savā starpā, komunicējot ne tikai iekšienē uz kuģa, bet arī ar citiem kuģiem vai ostām, vai arī kuģu satiksmes dienestiem reportējot par kuģa atrašanās vietu, par jūsu pārgājiena plānu, par visu pārējo. Jo ieiet jebkurā ostā vai kaut kādā kontrolētajā zonā, jūs šeit valodai ir jābūt pēc starptautiskiem standartiem. Plus, kā jūs varat savu šo te angļu valodas līmeni uzlabot, uz kuģa ir ļoti laba tehniskā bibliotēka. Tehniskā bibliotēka ir šīs te konvencijas, kodeksi un literatūra, kas ir nepieciešama obligāti, lai būtu uz kuģiem. Tāpat arī jebkurai aparatūrai ir tehniskais manuāls. Un ko es ieteiktu, lasiet šos te tehniskos manuālus, jo tev, piemēram, nākošais gads būs pēdējā daļa radara arpa kursā. Ne? Kad tu vēl iemācīsies par radaru, par viņa lietošanu, vislabāk, ja ne uz kuģi. Ja būs šis stūrmanis, kurš būs pretīm nākošs un ļaus tev bakstīties par radaru un izzināt visas funkcijas, ar paralēli atvērtu tev šo te tehnisko manuālu, tu būsi tikai un vienīgi ieguvējs ne tikai praktiskā nozīmē, bet arī savas angļu valodas zināšanu līmeņu uzlabošanā. Ne? Angļu valoda viennozīmīgi vajadzīga, citur iekšējā saskarsmē viņa būs mazāk, ja būs, piemēram, viena reģiona, piemēram, tie paši krieviski runājošā ekipāža, kas nav retums, bet ja tev būs šī te multinacionālā ekipāža, kur tev būs grieķi, bulgāri, filipīnieši un tāds liels mikslis, katrs no viņiem runā savā angļu valodas līmenī. Un tev
tev noteikti būs vieglāk komunicēt, ja tavs līmenis būs augstāks. Tāpēc es viennozīmīgi iesaku angļu valodu. Ir tas viens no tādiem stūrakmeņiem, kurš ir svarīgs. Pastāst man pa skolu, pa kursiem. Ko nodrošina skola pa kursiem, pa mācībām, kas jāaiziet ir, lai tiktu uz pirmo prasi, un kas tev pašam ir jādara, lai to nodrošinātu? Nu, redz, tātad, principā, katram jūrniekam aizejot jūrā, neskatoties, vai tas ir kadets, vai tas ir jau kapteinis, viņam ir vajadzīgi kaut kādi dokumenti. Tātad kaut kāda dokumentu paka, lai aiziet jūrā, bez kuriem viņš neko nevar izdarīt. Tātad, kas ir svarīgākais? Tātad, pirmais, kas tev ir vajadzīgi, tā ir jūrnieka pase. Jūrnieku pasi, ko tev izdod jūrnieku reģistrs. Bet jūrnieku pasi tu vari saņemt tikai, ja tev ir kaut kādi certifikāti. Tātad, kā tu jau ļoti labi zini, mācību procesā jau jūs esat apguvuši dažādus speciālos mācību kursus, kā drošības pamatkursus, kas ir viens no svarīgiem, bez kur tu jūrā nevar tikt. Otrs ir aizsardzības kurs, jeb saucamais security kurs. Tātad, tie ir tie divi, bez kuriem kadets pat jūrā nevar aiziet. Tātad, pēc tam vēl, kas ir ļoti svarīga lieta, kas tev ir vajadzīga, tas ir medicīniskais certifikāts. Tātad, kur tu vari iziet pie specializētiem jūrnieku ārstiem. Ja, tātad Liepājā, Rīgā, Ventspilī, bet tātad pie specializētiem jūrnieku ārstiem tu saņem savu medicīnisko certifikātu. Un tad, kad tev ir visi šie dokumenti, tu vari aizbraukt uz jūrnieku reģistru, saņemt savu jūrnieku grāmatiņu, kas ir tava jūrnieku pase. Protams, neaizmirst to, ka arī ar ID karti jūrā tev neviens nepaņems. Tev ir vajadzīga Latvijas Republikas pase. Tātad, jo mēs nezinām, kur mēs atradīsimies. Šodien mēs varam būt Eiropā, pēc nedēļas mēs varam būt Āfrikā, pēc 3 nedēļām Brazīlijā. Un tev Brazīlijā neviens bez pases nepieņems. Tātad pase ir vajadzīga. Ja? Un no certifikātiem vēl, ja tu gribi iet praksē, pieņemsim uz kaut kādu specifisku kuģi, kas varētu būt vai nu tankuģis, vai nu pasažieru kuģis, ja? Tad ir vajadzīgi vēl speciāli papildus certifikāti, kas ir tieši paredzēti šiem kuģu tipiem. Teiksim, kā tankuģu certifikāts, kur tu vari apgūt dažādos mācību centros, arī šeit Liepājas jūrniecības koledžā. Tātad, bet tie papildus certifikāti, tie ir atkarīgi no tevis. Tā ir tava brīva izvēle. Tātad tie netiek iekļaut mācību programmā, bet viņus tu vari iziet pa saviem līdzekļiem. Jā. Man visu laiku klases bija teicis, ka viņiem baidas no praksē. Viņi nezina, ko gaidīt. Kādas bīstamas ir praksē? Nu, es arī baidījos no savas pirmās prakses. Domāju, tur nesi tāds pavisam mierīgs par to, kā būs. Tāpēc mēs šeit esam, lai mēs vismaz kaut kādu šo miglas plīvuru no prakses tā kā nomestu. Kuģis pats pa sevi nav, teiksim tā, pati drošākā vieta. Bet uz kuģa ir procedūras, checklisti, lai šo te vidi maksimāli padarītu drošu. Uz kuģa ir riska assessments, ja, tātad jebkuriem darbiem, jebkurām lietām tātad tiek paredzēti riski, kā viņus neutralizēt un kā no viņiem izvairīties. Es nezinu, ja mēs visu daram tā, kā vajag ar tīru sirdsapziņu un nekur nenogriežam kaut kādu stūri, attiecībā uz drošību, tad nekam bīstamam principā nevajadzētu būt. Vienmēr personīgais aizsardzības apģērbs, ķivere galvā, cimdi, pie darbiem noteikti brilles jāvelk, un tad nevelti uz kuģiem uz priekšējā balkheda ko raksta? Safety first. Safety first, Jā, tā kā vienmēr domājam par sevi un arī redzam, skatāmies, ko dara pārējie. Ja jūs redzat uz kuģa, ka kāds, piemēram, lien darbs augstumā, jums būtu vēlams pateikt, ka tas nav ok, ka vajadzētu vilkt šo te drošības hārnesu un saskaņot šos te visus darbus. Jo uz kuģa, jebkurš darbs augstumā, kas ir virs 1 metra, skaitās jau darbs augstumā. Jā. Tā kā no prakses nevajag baidīties. Esiet tādi, kuri ņem visu pretī. Ja, kā jau arī Nauris teica. Tad jums ir jāgrib izzināt. Un tad jūs arī daudz ko uzzināsiet. Kāds ir tavs personīgais padoms citiem studentiem, kur drīz esi savā pirmajā praksē? Jā, protams. Pirmai praksei ir jāsagatavojas. Ja?
pirmai praksē ir jāsagatavojas ne tikai tā, ka jāsakrāmē čemodāns un jābūt gatavam braukt, bet arī jānoskaņojas psiholoģiski uz to, jo tomēr tā ir sveša vide. Tu neesi bijis prom tik ilgu laiku no mājām. Ja tu aizbrauc kaut kur uz nedēļu, tā ir viena lieta, bet šeit tu aizbrauc uz 6 mēnešiem. Tātad psiholoģiski sev ir jānoskaņo, ka es te būšu prom, es būšu ar citiem cilvēkiem, jaunā vidē, bet no tā nav jābaidās. Tas nav nekas absolūti slikts, jo vairāk nav, teiksim, 1980. gads, kad varēja sazināties ar krastu, aizsūtot vienu vēstuli mēnesī. Ja uz kuģiem mums ir Starlinks vai cita veida internets, tu vari sazvanīties video zvanos, tu vari sazvanīties voice callos, nav problēma, tātad tu neesi atrauc no ārējās pasaules vairāk. Tātad, un uz kuģi visa tā vide ir radīta tā, lai tev būtu ērti dzīvot. Jo, kā jau es teicu, pusi no dzīves jūrnieks pavada uz kuģi. Tātad viņam ir jābūt tādiem pašiem apstākļiem, ja ne vēl labākiem kā mājās, jo mājās tev ir tuvinieki un draugi un tā tālāk. Jūrā tas nav, tā tad ir kaut kā jākompensē. Nu, lūk, un kāda vēl padoma? Ko jau es teicu? Nebaidīties prasīt, esiet droši, esiet zināt kāri, un tajā veidā tātad jūs parādīsiet savu ieinteresētību par profesiju, un arī tie virsnieki, kas būs atbildīgi par jums prakses laikā, viņi jums palīdzēs. Un galvenais - nedarīt neko, kas liekas nedroši. Jo galvenais uz kuģi ir drošība. Un neviena nedroša lieta nav vajadzīga. Viss uz kuģi ir paredzēts tā, lai tas būtu droši. Tāpēc mums ir jāsaudzē sevi, un tad arī viss būs kārtībā. Kā praksa man var palīdzēt turpmākā karjera? Vai, ja es kaut ko labu izdarīšu praksē, tas man pieskaitīs kaut kur? Bonusu punktiņi, ja pie karmas domā. Noteikti, kā praksa, jebkurā gadījumā tev palīdzēs kļūt par labu virsnieku. Jā, tavā gadījumā par stūrmaņu, par kuģu vadītāju virsnieku. Pirmā prakse noteikti iedos daudzas spējas un daudzas zināšanas. Pēc tam otrā prakse, trešā prakse. Tāpēc es arī par praksēm, kad jūs izvēlaties kuģus, es ieteiktu izvēlēties un pamēģināt savas šīs prakses, kad jums ir dotas iespējas uz pēc iespējas dažādākiem kuģiem, ja, lai jūs zinātu, kas tieši tev patīk. Tu šobrīd domā, ka tu gribi iet uz tankeriem, bet varbūt aiziesi tankeru praksē. Varbūt tev nemaz tā tankeru flote nepatiks. Varbūt tu gribēsi konteineru kuģis, varbūt tev patiks pasažieru kuģi, baltos cimdos, baltā krāgā. Tā kā tas viss no prakses atkarīgs, cik tu daudz paņem no tā prakses laika, jo tad, kad tev būs jākļūst par stūrmeni, tu vairs pasvičot nevarēsi. Tā pa lielam starp kuģu tipiem varēs, bet, ja tu, piemēram, būsi sasniedzis otrā stūrmaņa amatu uz pilnīgi cita kuģa tipa, tevi par otro stūrmeni neņems, tevi metīs atpakaļ uz trešā stūrmaņa amatu. Ja, tad šis jums ir jāņem vērā. Jā. Kā vispār atrast praksē un uz ko vajag skatīties, lai atrastu normālu praksi? Vai vispār nevajag ne uz ko skatīties un kur pirmo pieņems, tur iet? Principā te tā divējāda atbilde būs. Neviennozīmīga, jo jūs nedrīkstat būt šajā brīdī izvēlīgi. Jums ir jāņem pirmais, ko jums piedāvā, jo nav garanta, ka jūs paspēsiet aiziet šajā 11 mēnešu logā praksē. Pēc tam, ja. Pirmo praksi ir atrast salīdzinoši grūti, bet ja jums piedāvā pirmo praksi, jums viņa ir jāņem. Tas ir mans personīgais, varbūt kāds cits teiks savādāk. Jums nevajag gaidīt vasaru, piemēram. Es gribu vasaru mājās, Liepājā pavadīt un tad es meklēšu praksi, jo man jau pietiks ar 6 mēnešiem. Un tā kā nē. Tev pēc tam visu rudeni var neviens neko nepiedāvāt. Un vieta būs paša bējusi. Tāpēc tā kā jā. Jā. Paldies, ka atbildējat uz maniem jautājumiem. Tagad zinu vairāk. Vienmēr laipni. Un pārējie studenti vai tie, kas gatavojas iet pirmajā praksē, varbūt pat ne pirmajā, otrajā, bet jums ir vēl kādi jautājumi, jūs droši drīkstat rakstīt lejā. Un jau nākamā epizode mums būs ar studentiem, kuri ir atpakaļ no jūras un pastāstīs par to, kā viņiem ir gājis.